Katra raža sākas ar izvēli. Apskatīsim, ko šogad piedāvā Dekalb. DK Imove ir hibrīds, kas piemērots audzēšanai pēc Clearfield tehnoloģijas. Tas ir noturīgs pret darbīgo vielu imazomoksu, kas ļauj viegli un efektīvi ierobežot krustdziežu dzimtas nezāles. Galvenā atšķirība, ar ko Imove atšķiras no citām šķirnēm, ir straujā rudens attīstība, un vēl straujāks augšanas spars šai šķirnei ir pavasarī. Tā ir diezgan agrs ziedēšanas laiks un arī agrs nogatavošanās laiks. Šāda spēcīga un strauja augu attīstība veicina rapsim labu spēju konkurēt ar nezālēm pēc barības vielām, būt noturīgam pret slimībām un kaitēkļiem, kā arī straujāk atjaunot biomasu pavasarī, ja ziemas salos tie būs cietuši. Ja paturam prātā, ka nereti sastopamies ar sezonām, kuras ir sausas un nokrišņu ir ļoti maz, tad šādas šķirnes ar strauju pavasara attīstību un agru nogatavošanās laiku no šādiem stresiem cieš vismazāk un uzrāda labus ražas rezultātus. Papildus augu veselīgumu nodrošina RLM7 gēns, kas nodrošina dubultu noturību pret fomozi, kā arī izmēģinājumos pierādīta zeme ieņēmība pret verticilāro vīti. Šo šķirni iesaku sēt optimālos un novēlotos sējas termiņos. Dekalb šķirņu noturība pret pākšņu atvēršanos un šīs šķirnes labā noturība pret veldri dod papildus drošību tam, ka sēklas neizbirs un nepaliks uz lauka. Šo šķirni izvēlēsies tie saimnieki, kuriem nepieciešams sadalīt rapša šķirnes pēc kulšanas laika, un DK Imove būs tā šķirne, kura uz lauka būs kuļama pirmā. Izvēlieties pārbaudīto un sējiet ar pārliecību.